Man sāk veidoties izteikta dusmu grumba, un man ir ļoti sausa sejas, tāpēc šī ir viena lieta, kas man palīdzēja. Mans lielākais insecurity ir tas, ka cilvēki domās, ka esmu konstanti dusmīga, jo katreiz, kad es fokusējos, neredzu kaut ko tālumā, vai vienkārši esmu dusmīga, man izveidojas tāda dusmu rieva starp uzacīm, un man nav naudas botoksam. Tāpēc pēdējos mēnešos es sāku lietot retinālu. Ja arī tu nevēlies kaut ko špricēt savā pierē, tad šīs būtu pāris lietas, ko es būtu vēlējusies zināt, pirms sāku lietot retinālu. Tu noteikti zini, ka retinols ir tāds zelta komponents pret novecošanos un ādas atjaunošanos, bet retināls ir daudz aktīvāks un spēcīgāks. Pašā sākumā vajag ne vairāk kā vienu zirnīti. Šis lielums iet uz visu seju. Noteikti lieto retinolu vakarā, tāpēc, ka tas ir gaismas sensitīvs. Papildini to ar kādu sejas mitrinošo krēmu. Mans mīļākais sejas krēms ir šis te no Nivea, ko lieto arī mana vecāmām, kurai ir ļoti maiga un starojoša sejasāde. Noteikti neaizmirst par SPF vismaz 30. Ziemā, vasarā, pavasarī, rudenī. Vienalga tev ir jālieto saules aizsarga līdzekļi. Noteikti neizmanto retinolu, ja ir stāvoklī vai paroru krūti. Ļoti sausa sejasāde, un lietojot retinolu, tā paliek man vēl sausāka, tāpēc noteikti jāizmanto sejas aizsarga krēms. To retinols nebiežāk kā vienreiz nedēļā, un ejot uz citām sejas kopšanas procedūrām vai uz acu laminēšanu, noteikti painformē meistaru, ka tu lieto retinolu. Lai viss izdodas! Čau!